Iela kustībā. Un tā pagaidām vienvirziena iela nekas gandrīz neatšķirās, izņemot to, ka tur labajā pusē vecāki ar bērniem un ratiņiem, kas arī pilntiesīgi satiksmes darībnieki atšķirībā no Latvijas. Pagaidām vēl joprojām vienīgā iela. Nu lūk, pirmais izmisam brīdis, pa labi, pa kreisi, nē, pa kreisi. Jā, šādi mēs te samainamies. Braucam tālāk. Šeit labajā pusē būs poļu veikals. No mājas redzams. Šeit var dabūt no Latvijas visu kaut ko. Turpinam braucienu. Vispār jāpiesprādzē strātīties. Rādi ceļu, nerādi mani. Tā. Nu lūk, viena no vissmagākajām problēmām ir ceļu kustība pa apli, pie kuras šeit ir dikti grūti jāpierod. Jo, kā jūs teicu, kaut kad ir trīs visgrūtākās lietas braukšanai Anglijā. Pirmā grūtākā lieta ir iekāpt mašīnā, jo nepārtraukti nākās aiziet garām. Otrā grūtā lieta ir sajust kreiso priekšējo stūri, jo nejūtās, nemazam nevar saprast, kurā vietā ir kas. Vai izlīdīs caur vai neizlīdīs. Nu, un trešā lieta ir pārslēgt ātrums ar kreiso roku, jo mūždien viņos nākās sapiņķerēties. Lūk, skaists laiciņš patiešām salīdzinoši. Šodien ir 24. februāris. Šis ir, tulīdās brauksim pāri Trences upei, skaista baznīca. Tā ir tā baznīca, uz kuras staigāju. Tajās reizēs, ka es neeju uz kādām citām baznīcām izlūkot. Skaists tiltiņš, gājējiem speciāli uzbūvēts 1800 kaut kādā gadā. Lūk, joprojām braucam pa kreiso pusi, dīvainā kārtā vispārēji arī. Tas ir tas, kas man kādreiz pārsteidz, kad Zviedrija 1980. gadā vai 70 kaut kādā baidos samalot. Precīzi, paskatieties Googlē. Zviedrija pārgāja no kreisās satiksmes uz labo. Protams, vienas nakts laikā. Nu, un īstenībā dīvainā kārtā tur liels rādrītis izpalika. Kā to ir iespējams izdarīt, es pat tagad iedomāties nespēju. Sastrēgums, ceļu būve, daudz visādu uzlabojumu. Tāpēc